Kā pagatavot lielopu antrekotu Āzijas gaumē? Tev būs nepieciešams lielopu antrekots, sezama sēklas, ingvera sakne, ķiploki, sīpoli, sezama eļļa un eļļa cepšanai. Mērcei vajadzēs austaru mērci, hoisinmērci, sojas mērci, kukurūzas cieti, šķipsnu kanēļa un augstu ūdeni. Gaļas bodē iespējams iegādāties šādu lielopu antrekota iepakojumu, kas arī ir iesvērts apmēram puskilograma. Hoisinmērci izvēlējos šādu ar ķiploka garšu. Uzkarsētā panā apcep sezama sēklas, taču ne visas. Sagriež pusi no ingvera un 2 ķiploku daivas. Sagriež arī 1 sīpolu. Gaļu griež plānās stremlēs pret šķiedru. Sarīvē 2 sīpolu, ķiplokus un ingveru. Pievieno sojas mērci, sezama eļļu un ūdeni. Tā iemarinējam gaļu. Neapceptās sezama sēklas sajauc ar kukurūzas cieti. Lielopu strēmeles apviļā šajā maisījumā. Cep gaļas gabaliņus eļļā un pavār apmēram 3 minūtes. To dara vairākos piegājienos un gaļu liek malā. Panā apgrauzdē ingveru, pievieno ķiplokšķēles un sīpolus. Gatavo mērci, samais iepriekš minētās sastāvdaļas bļodā un ielej to panā pie ķiplokiem un sīpoliem. Turpina maisīt līdz mērcis apjezē un kļūst tumši brūna. Iemaisa sezama eļļu. Panā pievieno iepriekš izcepto lielopa gaļu, izņem ingvera šķēles. Pārber ar iepriekš apceptajām sezama sēklām un pārkais ar lociņiem. Pasniedz ar nūdelēm.